Kāpēc tapa šis pieprasījums? Jau mēnesi atpakaļ bija tāds slavens video TV24, ka tas esot smieklīgi. Mēs izvilkām ārā visas tās neizdarības 10 gadu laikā, un mēs esam tie, kas šo projektu beidzot esam sākuši risināt. Tas ir viss stāsts par Evikas Siliņas interviju TV24 kanālā, kur pēc kā arī tapa mūsu kolēģu apvienotā saraksta frakcijas pieprasījums ministru prezidentei Evikai Siliņai. Pie tam šis pieprasījums un jautājumu forma, saturs, uzbūve, viņi visi liecināja par to, ka šis pieprasījums pēc būtības ir jāatbild pašai ministra prezidentei. Ko mēs saņēmām? Mēs saņēmām kārtējo reizi satiksmes ministrijas atbildi uz jautājumiem. Šī brīdī, saprotot to, kad projekts buksē, ministra prezidentei birojā strādā 14 štata darbinieki. Jautājums ir pavisam vienkāršs. Vai tiešām uz šiem jautājumiem nevar atbildēt kāds no ministra biroja darbiniekiem, un ministra prezidentei tikai šis atbildes būtu jāpārskata un jāpārlasa. Ja jau tiešām ir tā, ka ministra prezidenta ir šo projektu ņēmusi savās rokās, un atbildēt ir pavisam vienkārši, kādas tās darbības, ko viņi veic, bet izrādās, nekas jau īpaši nav mainījies. Tematiskā komiteja šajos nepilnos 3 gados, kamēr strādā Siliņas valdība, ir notikušas 2, respektīvi viena ir notikusi, otra komiteja izrādās nav tematiskā notikusi, jo nav ieradušies atbildīgie ministriju ierēģi uz šo komiteju. Tad pavisam vienkārši skaidrs, kāda prioritāte ir šim jautājumam ministra kabinetā un pašai ministra prezidentei. Man gan liekas ļoti nenopietni tik pieķerties šī jautājuma atbilžu sniegšanai. Un, ja mēs tik nenopietni turpināsim, neuzliksim sliedus, varbūt ir viens jautājums, bet tā pašā laikā mums ir virkne citu jautājumu, piemēram, aizsardzība, kur mums vienu dienu šī neizdarība var būt maksāt ļoti dārgu cenu. Tāpēc padomājiet par to, vai tiešām jums koalīcijā šīs sniegtās atbildes un atbilžu sniedzējs ir tik vienaldzīgs, un uz šo jautājumu jūs vienkārši nobalsojat kā balsošanas mašīnu. Jo vienu dienu var pienākt arī brīdis, kad tas atmaksājās ne pārāk pozitīvā gultnē. Tātad pēc būtības atbilžu sniegšanā ministrs Švinka turpina pērties kā pliks pa nātrēm. Ministra prezidentei liekas smieklīgi, jo projekts ir izvilkts dienas gaismā. Paldies!